Vēlme visu kontrolēt. Ja tu esi dzīvis 8., 26. vai 17. datumā, tātad tīri pēc cipariem jau tevī ir ielikta iekšā kontrolētāja enerģija un gribās, lai viss notiek tā, kā tam ir jānotiek pēc plāna. Kā saka, visur atvērt durtiņas, paskatīties, ko katrs dara, lai zinātu būt lietas kursā par visu. Rokrakstā arī var redzēt šo vēlmi kontrolēt. Tas visbiežāk būs redzams T burta šķērsvītrās, ja tās iet uz leju. Šis ir dikti traki, dikti traki, var arī nebūt tik traki, var nedaudz iet uz leju. Tāpat, ja ies uz leju garumzīmes, burtā ies uz leju šķērsvītra, drukātajos burtos burtā kaut viena no līnijām ies uz leju, F burtā pieņemsim kaut vai viena līnija iet uz leju. Arī zuburtu tādu var uzrakstīt. Tātad visas šīs šķērsvītriņas rokrakstā, ja iet kaut vienu uz leju, arī tā ir vēlme kontrolēt. Vārds kontrolēt nevienmēr cilvēkiem patīk un nevienmēr to saka, bet tas izpaužās dzīvē tā. Ir plāns, jānotiek pēc plāna. Ja tas plāns jūg un nenotiek pēc plāna, tad cilvēks sāk mēģināt darīt visu, lai atgrieztos pie sava plāna. Vai tu zini kādu, kas ir dzimis šajos datumos vai ar šādām garumzīmēm, vai vienkārši mēģina citus kontrolēt, varbūt pats esi tāds? Padalies komentāros.